Labvakar, šovakar tev pastāstīsim pasaku par pelēko vilku, rudo lapsu. Vardīgu sasku. Bija pienācis kārtējais skaistais rīts pie Niedrāja ezera. Diena bija jauka, jauka. Un zvēri izdomāja, ka šodien sniega nav pārāk daudz, un Sasks gribēja iemācīt mazajiem vilcēniem ko jaunu. Viņš pamodās, izpeldējās Niedrāja ezerā, paplunčājās pa savu izkalto ālīņu, munčājās. Pēc tam viņš izkāpa ārā no ezera, novilka savu viendaļīgo peltkastīmu, peltsapuri un devās žāvēties. Lapsa jau bija pamodusies ar vilcenīti un vilku kopā. Viņi dzēra kafiju, mazie vilcēni sāka žāvāties, smilkstēt un celties. Un Sasks teica: Klau, draugi, šodien es gribu vilcēniem iemācīt ko jaunu, jo es esmu foršais onkulis Sasks. Es vēlētos vilcēniem iemācīt ko aktīvu, sportisku, bet ne pārāk grūtu. Jā! Es viņiem mācīšu lekt ar lecamauklu. Saska, tati, kā tie mazie rupuči varēs palēkāt? Nu kā? Mēs nostāsimies katrs auklai savā galā, nostiepsim auklu un sāksim viņu griezt, un mazie rupuči leks. Nē, Saska, man šodien ir paredzēts spodrināt savas augstpapēžu kurpes priekš decembra pasākumiem. Drīz jau būs jādedzina adventas svecītes, jāskatās viens mājās un jāgaida salatēvs. Es jau nu nespēlēšu ar tevi lecamauklu, ar lielu Sasku tēviņu es aizņemtā lapsa dienas vidū te lekšu ar lecamauklu. Nē. Sasks nedaudz ieskāba, un tad viņš prasīja vilkam: Pelēci, varbūt tu? Nē, man ir jāsaskrūvē kartings un jāsagatavo ziemai vēl krājumi, mums vajag visādas ēdienas. Jāizbrauc ir ar kvadrciklu pēc piena, mēs ar vilcenīti brauksim pēc piena un visādām desām, bet pa cik labs ir aizņemta, tev jāpieskata sīkie. Vilcenīti ar nebūs. Labi. Sasks bija izlēmis. Viņš atrada viņu sporta inventāra stūrītī, visgarāko lecamauklu. Apsēja lecamauklas galu ap vienu nepārāk rasnu priedi. Viņš pasauca vienu vilcēnu, lai var nomērīt, pielika vilcēnu pie priedes, pamērīja, cik augstu jāsien aukla, sasēja to, nostājās galā un sāka saukt vilcēnus, lai viņi lec pāri. Sasks grieza lecamauklu, dziedāja jocīgu dziesmiņu, un vilcēni tikmēr skrēja klāt pie aukliņas un leca. Aukla griezās, vilcēni leca, un viens no lempīgajiem vilcēniem ieķērās auklā un nogāzās zemē, un Sasks sarāva ķepu. Oi, kas tad Tu laikam esi tas dušīgākais no vilcēniem. Vilcēns tik pasmaidīja, aizskrēja tālāk, un tad viņi lec otro apli. Sasks grieza tagad aukliņu ar abām rokām. Aukliņa griezās, vilcēni skrēja. Leca, un pašās beigās skrēja dušīgākais vilcēns, un viņš atkal ieķērās un Saskam sarāvās abas ķepas. Sasks teica: Labi, pietiks sīkiem, tagad iesim diendusā. Viņa aizgāja, pagulēja bišķīt diendusu. Tikmēr lapsa jau bija kaut ko piekārtojusi. Sāka jau domāt uz pēcpusdienu, ka jātaisa gardas vakariņas. Jo vakarā jau paliek tumšs un nevar tik daudz dzīvot augšā un ātrāk jāiet gulēt. Un sāka celties vējš.
Vilks ar vilcenīti vēl joprojām bija ar kvadrciklu aizbraukuši pēc produktiem, pēc piena un citām lietām, ko vajag krājumiem. Un vējš sāka celties arvien lielāks. Uz nakts pusi vējš jau pūt ap 20 metriem sekundē. Visi jau bija satraukušies, kur tad vilks ar vilcenīti? Un uz vakaru viņi ēda vakariņas, un Lapsa teica, nu, tūliņ jau vecāki būs mājās, nesmilkstat sīkie, padzīvojieties ar Sasku. Un Sasks pie ugunskura ar mazajiem vilcēniem cepa zefīriņus, un vējš brāzmās pūta tik neganti. Gandrīz ugunskurs dzisa nost. Tad viņi dzirdēja, ka tur tālāk mežā nogāzās lielā sausā priede. Vilcēni bija sabijušies. Sasks mierināja, nekas. Tā jau sen bija jāgāžās, viņa nebija droša. Lapsa saka, tati, taisnība, Saskam atkal ir taisnība. Un tad atkal vējš iepūta. Viņš pūta pa gaisu čiekurus, lapas un zarus. Un Lapsai trāpīja 3 čiekuri reizē. Un Lapsa uzreiz, ai, tati, tau, maitas vāveres ir atpakaļ gulties! Lapsa nogulās, vilcēni arī satrūkās. Lapsa uzvilka uz galvas sev kastroli, lai viņai nevar ietrāpīt pa galvu. Un atkal bija pūtiens. Un 3 čiekuri trāpīja pa Lapsas bunžu uz galvas. Lapsa bļāva. Kur tās maitas ir? Kur ir tās maitas? Tati, tavu šoreiz jūs tiešām izvārīšu zupā un visus cienāšu ar gardo vāveru zupu. Sasks saka, es arī viņus neredzu rudā. Vilcēni, jūs redzat vāveres? Vilcēni skatījās un neredzēja nevienu vāveri. Lapsa tikmēr bija aizslēpusies aiz baļķa un vēroja apkārtni. Un atkal bija lielais pūtiens. Un atkal Lapsai trāpīja kādi 7 čiekuri. Lapsa piņāja un... Jūs maitas! Tumsā slēpjaties, nākat cīnīties, kā sieva ar sievu, es jums tuliņ parādīšu lielo katlu ar ūdeni. Neviens nenāca. Vējš nedaudz norimās. Lapsa skatījās. Tati, un slēpjās tumsā gļēbules. Es viņu zināju, ka vajadzēja visas izvārīt. Riebeklis manā midzenī man metīs ar čiekuriem. Ui! Un tad nāca vēl viens lielākais pūtiens, kas šovakar bijis. Un Lapsai trāpīja dažas zīles un 3 čiekuri. Ai! Tas ir neizturami! Tati, tavu bezkaunību! Kur viņas ir? Kur ir tās vāveres riebīgās? Ar čiekuriem manā midzenī atkal! Nepietika, ka es viņām piedraudēju. Sasks izstaigāja visas blakus esošās priedes un teica, blin, es neredzu nevienu pašu vāveri. Nevienu. Lapsa novilka kastroli no galvas. Arī pastaigāja apkārt. Tik līdz vējš bija rimies, neviens čiekurs Lapsai nekrita virsū. Varbūt tiešām no vēja tati tavu. Varbūt trauksme bija pavelti un vāveres nemaz nav tik sliktas un ciena manu īpašumu un manu mieru vakaros. Bet, lai viņas piesargās, ja viņas mētās mani ar čiekuriem. Es būšu ļoti nikna, ļoti. Tad Lapsa bija nolikusi savu bruņcepuri kastroli
Un domāju, nu ko lai dara, vilciņš ar vilcenīti vēl nav mājās. Un tad bija vēl viens lielākais pūtiens, kāds bijis. Netālu nogāzās kāds vājāks koks. It pa laikam lūza žagari, vējš pūta pa gaisu, lapas un sniega pārsliņas dažas, un visi dzirdēja tālumā: au! Au! Sasks saka, tas noteikti ir pelēcis. Es aizsteigšos paskatīties, kas tur noticis uz ceļa. Sasks jau pa tālumu redzēja kvadracikla uguņus. Kvadracikls rūca. Tukšgaitā viņam bija ieslēgta augstie apgriezieni uz ziemu, lai ātrāk uzsiltu motors. Un viņš redzēja, kā vilks gaudo un ar vilcenīti cenšas nonest malā no ceļa nogāzušos koku. Tas viņiem neizdevās. Vilks teica: Saska, es palikšu pie vilcenītes, tu aizskrien uz garažu un paņem zāģi, divroci, ātri pārzāģēsim to koku, un mums ir jāliek vilcēni gulēt, mēs jau tā esam nokavējušies. Jā, mēs ar Lapsiņu jau satraucāmies, kas ir noticis. Labi, es skrienu pēc zāģa. Labi, un tad skrien pie mums, es te palasīšu žagarus, lai mēs ar kvadraciklu varam izbraukt. Jā. Sasks aizsteidzās atpakaļ uz nometni. Lapsa teica: Tati, tau, kas ir noticis? Kur ir vilks? Kur ir vilcenīte? Viņi ir uz ceļa, mums nogāzās priekšā liels koks. Viņš ir jāsazāģē, un tad viņi tūliņ būs klāt. Bet tu pieskat sīkos. Tati, tau. Nu labi, es negribu zāģēt, es palikšu pie sīkajiem. Tā Laps ar sīkajiem tvērās no vēja pie ugunskura midzenī un gaidīja, kad ātrāk pārnāks visi pārējie, jo Laps īsti nezināja, kas jādara ar maziem vilcēniem. Tā Sasks aizskrēja pie vilka, viņu uzlika divroci virsū uz baļķa un zāģēja uz vienu pusi vilks, uz vienu pusi Sasks, uz vienu vilks, Sasks, vilks, Sasks, vilks, Sasks, un drīz jau baļķis bija pārzāģēts. Tad viņi pārlika otrā pusē ceļam un sāka zāģēt. Vilks, Sasks, vilks, Sasks, vilks, Sasks. Un bija pārzāģēts. Viņa baļķi paņēma, novēla malā, pārmeta pāri ceļam, uzleca visi trīs uz kvadracikla un brauca mājās. Lielais vējš jau sāka rimties. Visi bija priecīgi, kad atbrauca lielais vilks un vilcenīte. Viņi padeva, uzsildīja pienu, visi padzēra siltu pienu, paēda dēsiņas, ieēda ābola maizītes un devās pie miera. Vējš arī arvien mazāks un mazāks palika, un uz nakts vidu jau bija skaidra, dzestra rudens nakts. Arī mēs iesim gulēt un nebaidīsimies no vēja. Ar labu nakti!